Labvakar visiem. Pamazām mēs nākam zālē. Un par to man ir liels prieks. Tātad apsveicu jūs atkal ar jauno gadu. Man liekas, mēs vēl visu februāri varēsim viens otru sveikt dažādos jaunajos gados. Un tas no vienas puses ir brīnišķīgi. Tas visu laiku mums ļauj būt uz tāda viļņa. Jā, un ļauties tām enerģijām, kas šobrīd ir, jā, un uzticēties sev un būt pārliecinātam, ka mēs katrs esam unikāli visā tajā, ko mēs darām, ko mēs piedzīvojam un kur mēs dodamies. Nu, lūk, un šovakar mums ir ļoti jauka tikšanās, beidzot, ar Annu Lietskalniņu. Tātad Anna nāk pie mums ar ļoti, ļoti, manuprāt, šobrīd laikā, kad tiešām šī attiecība tēma ir ļoti svarīga, jo viss tik strauji mainās, ka mēs varam pilnīgi noteikti palaist garām kādu epizodi vai kādu mirkli no tā, kas notiek ar mūsu attiecībām, ne tikai pārattiecībām, bet attiecībām jebkurā jomā, un palaist kādu svarīgu momentu garām vai kādu svarīgu zīmi, kas liecina par to, kad ir jādara lietas savādāk. Jā, un šis laiks mums ļoti, ļoti māca būt vērīgiem, māca ieskatīties, ieklausīties pirms jau sevī un neiet tā. Man nekas neinteresē. Viņam nepatīk, man nevajag. Ja, jo iespējams, ka ļoti daudz kas no tā, kā mēs komunicējam ar jebkuru cilvēku, un pa lielam droši vien, ka tā arī ir, kad ļoti daudz tas, kāpēc ir tā, ir mūsos pašos, ne tik daudz tajos līdzcilvēkos. Un arī, ja ir tajos līdzcilvēkos, tad, ja mēs viņus mākam pieņemt tādu, kādi viņi ir, arī tad mums paliek vieglāk ar viņiem komunicēt. Lūk. Visi tie, kas ir šeit zālē un tie, kas pieslēgsies varbūt vēlāk vai arī ierakstā klausīsies, tātad ierakstus mēs bezmaksas nodarbībām, visus ierakstus jūs varat sastapt mūsu gaismas bibliotekā, kas ir mūsu mājaslapā vidū zem sadaļas notikumi, ir sadaļa gaismas biblioteka, un tur ir visas bezmaksas nodarbības. Bet es domāju, ka mēs šovakar sāksim, un tad jau tālāk skatīsimies, kā un kas. Un jā, tad es varbūt tās došu vārdu Annai, un ejam piedzīvojam šo vakaru, un šo sarunu, un šo tikšanos. Lai jums jauka klausīšanās, un noteikti ieklausoties tajā, ko Anna stāsta, jo tur ir ļoti, ļoti daudz kā vērtība, kas mums šī laikā šobrīd ir ļoti svarīgi saprast. Lūdzu, Anna. Mišta, paldies, Eva, par tādu skaistu ievadu. Labvakar, labrīt, labdien, kad nu tu skaties, jā. Jā, mani sauc Anna, es esmu geštāla terapeits, nu jau, jā, es uzreiz nesaskaitīju, droši vien 10 vairāk, 15 gadu strādāju ar cilvēkiem, un gan individuāli, gan grupas vadu, gan retrītus, un tad, kad Eva uzrunāja mani un teica, uztaisām kādu kursu, ilgi domāju un uztaisīju šo kursu, manuprāt, ļoti praktisku. Ļoti praktisku, tāpēc, ka ļoti daudz ir telpa pilna ar garīgu informāciju, kas ir ļoti svētīga un vērtīga, bet bieži vien sanāk, ka cilvēks ir nedaudz aizmirsis savu jušanu, savu personību, ja, kur vienmēr ieskanās arī tēma par robežām. Lūk, un ilgi domājot, tapa tāda programma, manuprāt, ļoti viegli saprotama, viegli sasniedzama, drošā vidē, ja, katrs pie sevis ar sevi.
Nu, tā draudzīgi apzinoties, uzzinot, izjūtot sevi, tāds tas kurs ir paredzēts. Ja? Būs arī kaut kādas praktiskas lietas, nu, principā viss būs praktiski. Lūk, tā, es esmu sagatavojusies, man ir pierakstu lapiņas, un tās es skatīšos, kamēr es stāstu, lai tā saruna arī no manas puses tāda strukturēta. Ja? Un tad šodien tas nav par lekciju vai kaut kā darīšanu, tas ir vienkārši par būšanu, par sarunu, par sajušanu. Ja? Nu tā. Un tā, par tēmu. Nu lūk, un balstīsimies mēs šajā kursā uz psihoterapijas tādām lielajām kājām, lielajiem ziloņiem. Tas nozīmē, ka ir pētījumi, tas nav izdomāts, ja? Kā mēs darbojamies, kas ir svarīgi, pieskarsimies tēmām arī robeža. Nu, lūk, jo, kā teica viens gudrais, visvērtīgākais, ko rietumu pasauli ir devusi cilvēkiem, ir psihoterapija garīgajā izaugsmē, ja? Jo pats pirmais vispār pakāpiens, tas ir psihoterapija, lai sakārtotu tādu kā bāzi, un tad jau mēs tālāk varam iet augstākos plauktos, celties uz augšu. Nu, lūk, tas būs par to, lai justu sevi, lai būtu ar kājām pie zemes, ja, lai atrastu savu kodolu, sajustu. Nu tā, nu tad par ko tad būs? Sāksim pēc kārtas, ja. Tad pirmā lekcija būs video lekcija, kuru varēs nostīties sev vēlamā laikā, bet būtu forši to noskatās no sākuma, un tas ir ar nosaukumu Acis, kas mirdz. Ja? Tas ir vispār kā tāds ievads, kā pamats, kā atgādinājums tam, kā mēs darbojamies, kādas sāpes mēs mēdzam nest sev līdzi. Ja? Un tas ir tāds ievads visā mūsu kopīgajā ceļojumā. Jo tur ir arī atslēga, kā mēs nokļūstam līdz tam, lai tu vari dzīvot tā, kad ir forši, kad acis mirdz, tev viss ir sakārtots, tev nav nepabeigtie geštalti. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ir tāds teiciens nepabeigts geštalts. Ko nozīmē nepabeigts geštalts? Nepabeigts geštalts ir tas, kas traucē dzīvot ar pilnu jaudu šeit, ka tev acis riktīgi mirdz. Ja? Jūs zināt, ir tādi cilvēki, kuri ir priecīgi. Nu, lūk, un nepabeigties geštalts ir par to, kad kaut kāda pagātnes situācija tevi nomoka, tu neesi atrisinājis, tu neesi satikusies, ja? Un tu visu laiku tā kā dzīvo un domā, par to es šodien nedomāšu. Nu, par to es negribu domāt, un šodienai tev pietrūks to resursu. Ja? Tad pabeigt geštaltu nozīmē paņemt to situāciju, atrisināt un iet tālāk. Ja? Un arī šī pirmajā lekcijā Acis, kas mirdz, arī, es tā kā pieminu ļoti tādas lielas tēmas, populāras tēmas, no kā cilvēki bieži vien neatrisināt klienti, un es tāpat skaitā var justies slikti ikdienā, vai ne? Nu, lūk, un iespējams, kad arī no kādām tēmām, kurām es tur pieminēšu, uzrunās konkrēti tevi. Jā, tad otru, ko tu saņemsi, lai noskatītos, ir laimes formula. Laimes formula izklausās ļoti varbūt jokaini, kad ir tāda laimes formula, bet laimes formulu es zinu 22 gadus. To izveidoja cilvēki pagājušajā gadsimtā, izpētot laimīgākos, veiksmīgākos cilvēkus. Ja? Un viņi domā, ka kaut kam tur ir jābūt. Ja? Kāpēc viņiem izdodās un kāpēc citiem neizdodās. Un būtībā viņi saprata segmentus, izveidoja formulu, kā tad mums ir jādzīvo. Ļoti, ļoti praktiska. Ja? Nekas mistisks, ļoti faktisks, praktisks. Tad tev būs uzdevums noskatīties to laimes formulu, arī piemērīt uz sevi, un jau pēc tam, kad mēs tiksimies, mēs varēsim to pārunāt. Un arī jau šajā laimes formulā ieskanās jautājums par robežām. Ļoti jocīgi, bet arī, lai mēs būtu laimīgi, ir robežas. Ne tikai tavas personīgās, bet sfērās. Ja? Tas normāls stāsts tev. Ir ok, ir saprotams, ja? Turos pie struktūras. Tā, es arī strādāju klīnikā, un bieži es arī tur dodu šo laimes formulu, un tas ir burtiski kā tāds instruments, ja? Un bieži vien cilvēki aiziet arī no manas prakses, paņemot šo instrumentu un atzīstot kā vienu no vērtīgākajiem. Es esmu bijusi visos grāvjos laimes formulā, nestoties uz to, ka es viņu zinu 22 gadus,
visu laiku kaut kādā grāvī iebrauc, kaut ko aizmirst, kaut kur kaut ko pārspīlē, bet tā kā viņa ir galvā, viņa ir burtiski uzzīmēta uz lapas, tad tas ir instruments uz visu mūžu, ja, ko tu vari paņemt, izanalizēt, saprast, ok, kur es varbūt bišķiņ sevi apšmaucu, un tad pievērst tai jomai vairāk, burtiski vairāk uzmanības, ja, un izmainīt kaut kādu savu ikdienas gaitu, ja. Tas arī nav nekas ārkārtīgi sarežģīts. Un starp citu, viena no lielākajiem tādiem pārsteigumiem, kas ir arī no klīnikā cilvēkiem, kuri ir izdeguši, cieši no depresijas, ir tas, kad, godīgi pasaka, kad ir jāpriecājās. Obligāti ir jāatrod laiks savam priekam. Ja? Un tad ir tā kā, ja? Visi ir ierakušies darbos, ģimenēs, vēl kaut kur, bet ir aizmirsuši par vienkārši lietu priecāties. Tā kā par to arī būs vesela tēma, ja? Kad, izrādās, lai būtu laimīgs, ir arī jāatrod laiks savam priekam, vienkārši savam iekšējiem bērnam, lai tu vari izlaist viņu ārā. Bet par to jau vairāk lekcijā un pēc tam mūsu tādās satikšanās. Jūs esat iecerējis šīs satikšanās tādas interaktīvas, ja? Es redzu, ka šobrīd visi ir izslēguši kameras, bet varbūt, ka tad, kad mēs ieiesim tādā kursā, jau varēs ieslēgt kameru, jau justies drošāk, ja gribēsies un uzdot kādu jautājumu, vai arī uzrakstīt čatiņā. Tā. Kas nav obligāti, bet, ja gribēsies, tā var darīt. Jo, redz, tā laimes formula būtībā ir kā tāds batuts, pa kuru tu dzīvē vari lēkāt, tāds kā pamats, ka tu esi sakārtojis viņu un tu saproti to pamatu, pa kuru tu lēkā, ja? Un tiešām ļoti tāda vērtīga informācija, ļoti vienkārša. Tā, un tas ir arī par balansu, ja? Uzturēt tādu balansu, jo kad mēs aizējam grāvī, ka mēs varbūt pat daudz kaut kur kļūstam fanātiski, un tad tā laimes formula atkal tāds kā kompass, lai tu sevi neapšmauktu, ja, un arī kā hinduismā ir tās 4 kājas galdam, visas viņas ir svarīgas, nav neviena mazāk svarīga. Ja? Ok. Tā, tad ir viena liela tēma, kam pieskarsimies, tās ir toksiskas attiecības. Tā ir sanācis dzīvē, ka tā ir arī mana tēma. Es viņā esmu iaudusies caur savu personīgo pieredzi. Ja? Tas ir gan toksiskas attiecības, neveselīgas attiecības ar cilvēkiem, kuri cieš no atkarības, attiecības ar cilvēkiem, kuri ir narcistiskas personas, ja? Dažādās tās izpausmēs. Un starp citu, arī attiecības, kurās ir emocionāli neaizsniedzams cilvēks. Un tā ir arī viena tāda slēpta tēma. Patiesībā es domāju, ka Latvijā tā ir ļoti plaši izplatīta, un iespējams, ka tas ir saistībā ar mītu, kad vīrieši neraud, varbūt, un beigās sanāk, kad vīrietis nejūt un nav emocionāli aizsniedzams. Bet katram cilvēkam vajag cilvēku. Ja? Mēs nevaram dzīvot ar cilvēku, kurš patiesībā nepiedalās attiecībās. Un tas vēlme satikties arī tevī pašā, tā teikt, veicina akceptu, ka tu vari just un tu esi dzīves. Jo vispār terapijas tāds mērķis ir tādiem, kā saka, citreiz papīra cilvēkiem uztaisīt dzīvu cilvēku, ka tu esi dzīva, tu esi dzīves, tu jūti, tu izbaudi, tu esi klātesošs, tev kaut kas patīk, tev kaut kas nepatīk, nevis tu ietilpst kaut kādos pareizos vai nepareizos šablonos. Un nepareizi šabloni tie atkal saskarās ar tām aizsargu mehānismiem, kuri arī būs kursā. Un toksiskas attiecības arī ir izplatītas ļoti, jo bieži vien mēs nesaprotam, kur mēs atrodamies, kas vispār notiek, un šeit atkal ir saistība ar aizsargu mehānismiem. Ja, tā kā tas kurs ir veidots tā kā tāds savijies viena tēma kopā ar otru. Un parasti ir tā, ka
Māris Čirsons bija tāds Akrona programmas ieviesējs Latvijā. Viņš bija atbraucis no Kanādas latvietis, viņš gan jau gadu ir kā mūžībā. Viņš man bija palīgs izprast šīs te līdzatkarīgās un atkarīgās attiecības. Ja? Un viņš teica, zini kā, ir tas buļļu cīņas. Ja? Vai nu tu esi kā toreadors, kurš cīnās ar to bulli arēnā, vai nu tu esi skatītājs un tu esi izlasījis grāmatas, bet tu neesi to pieredzējis. Ja? Tad šeit ir par to, ka es biju tas, es jau pierakstīju, toreadors, ja? Kurš cīnījās ar to bulli, kurš saprot, kā tas ir, ka tevi vai nesadzird, vai ar tevi manipulē, vai tu esi kaut kādā briesmīgā situācijā, ja, un tev ir jāatrod spēks izdzīvot gudrību un tā tālāk. Ja. Nu, tas ir par tām toksiskajām attiecībām, kurās ienāk arī tāda mana personīgā pieredze un sajūta, kas, manuprāt, nav mazsvarīgi. Ja. Nu tā. Tad mēs ķeramies tai lielai tēmai klāt. Kas ir aizsarga mehānismi, un aizsarga mehānismi šeit arī būs gan tāda teorētiska, gan praktiska, gan apzināšanās daļa. Ja? Jo par ko tas ir domāts? Tas ir par to, kā mēs veidojam attiecības, kuras mēs iemācāmies bērnībā. Mums bērnībā neviens nestāsta par to, ka tā ir aizsarga mehānisms vai kaut kas, vienkārši bērniņš dzīvo, un bērniņi ir ļoti kreatīvi, bērniņi kopē un bērniņi mēģina izdzīvot. Viņi kaut ko iemācās un tad mēģina izdzīvot. Un lūk, tā mēģināšana izdzīvot arī ir šie aizsarga mehānismi, vai arī vienkārši paņemts no kāda, mana mamma tā dara, mans tētis tā dara, brālis, māsa, es ar tā darīšu, jo nav jau cita piemēra. Un tas ir tajā, ka tas aizsarga mehānisms darbojās neapzināti. Ja jau mēs būtu baigi apzināti, mēs ļoti labi saprastu, ko mēs darām. Bet tas notiek automātiski, un mēs esam dzīvi, mums nav laiks analizēt sevi, mums ir lietas, kas jādara. Tad šajā kursā, ja būs šī te iespēja apstāties, padomāt, parunāsim par to, iespējams, ka būs kaut kādas, nebaidieties, varbūt tās kādas būtu. Nezinu, šodien ienāca tāda doma prātā, ja? Jo pie aizsarga mehānismiem, nu tie ir konkrēti aizsarga mehānismi, bet tā bišķiņ jau pieder arī tāda konkrēta satikšanās, ja? Jo kas ir aizsarga mehānisma? Satikšanās. Jo mēs no kaut kā aizsargājamies. Un aizsargājamies mēs no patiesībā no īstas, dzīves, patiesas satikšanās. Ja? Un tad mēs esam ļoti kreatīvi, kā mēs to darām. Tā. Eva, ja tev ir kaut kas piebilstams, saki lūdzu. Es tikmēr pastīšos, kas man bija. Nu jā, un par aizsarga mehānismiem runājot, te atkal mēs atkal satiekamies ar tēmu robežas, un atkal šīs te tēmas savijās. Ja? Un, teiksim, mans personīgais klupšanas akmens bija līdzatkarība. Es to neminēju vēl. Ne? Ne? Es to neteicu vēl. Ne. Okay. Es jau nezināju, kad man tāda ir, kad es tā rīkojos, ja? Un ko tas man deva, kā tas izpaudās. Ja? Sevis upurēšanā, ja? Savu robežu nezināšanā, savu vajadzību nezināšanā, kas man ir vajadzīgs. Tai skaitā izrādās vajadzība vienkārši būt mēnesī vismaz vienu reizi, vienu dienu, vienai pašai ar sevi. Ja? Ko es vēl darīju? Noliku sevi otrajā plānā. Miera dēļ, lai tik nav skandāls, neienesu sevi. Varbūt, ka kādam jau atsaucās. Ja? Noliku savu karjeru otrajā plānā. Noliku savas vajadzības. Ja? Neapzinājos ne vajadzības, ne robežas. Ja? Un līdz ar to neienesu sevi pilnvērtīgi attiecībās. Ja?
Un līdzatkarība ir ļoti interesanta, jo jokainā kārtā no viņas ārstējās, sākot domāt tikai par sevi. Tikai par sevi. Tas ir tie cilvēki, kas atnāk, ja, tā ir arī viena no manām tādām klientūras daļām, ka mēs saprotam, ka tā ir līdzatkarība kaut kādu iemeslu dēļ ienākuši šī cilvēka dzīvē, vai tas ir no vecākiem, ja viņi ir iemācījušies būt līdzatkarīgi, vai šajās partneru attiecībās pēkšņi kaut kādu iemeslu pēc cilvēks nonācis ir līdzatkarībā. Ko es gribēju ar to teikt? Vienot sakot, ka tas ir skumji, ka tu beigās sevi neienes un pazaudē, un tam nav nekādas nākotnes, ja? Lūk tā, es runāju. Nē, ir ok, pēc laika ir ok. Lūk, un es esmu sagatavojis dažus jautājumus. Var jau būt, ka tev arī atsaucās šīs līdzatkarība, un pēc tam mēs iesim tālāk, bet tagad es uzdošu dažus jautājumus, kur es lūdzu vienkārši sajūti sevi atbildi. Atbildi nav nekas jāraksta, tikai tā vērsies pie sevis, ja? Un jautājumi būs 5. Kurās attiecībās tu visbiežāk jūties nogurusi vai noguris? Pat ja ārēji viss šķiet kārtībā. Kur tu visbiežāk piekrīti, lai nebūtu konflikts, bet pēc tam jūties tukša vai dusmīga? Vai ir tā, ka tu kādreiz piekrīti un domā, es gribēju tā, bet mīļā miera labad. Man jau neko nevajag. Galvenais, lai citiem ir. Ja? Mēs tādi jocīgi, un kaut kur arī līdzatkarība un tāda sevis nolikšana otrajā plānā patiesībā ir mūsu kultūrā kaut kādās pasakās, varbūt tās teikās, kaut kāds arī tāds bezmugurkaulība, nerobežas, ja, mēs esam tāda vispār interesanta sabiedrība te. Lūk, nepastāvēšana par sevi, ja, ko tu tur pastāvēsi par sevi, kāpēc tev jābūt ir maijiņai, nevis paijiņai, jo maijiņa ir laba, viņa upurējās, viņa neko neprasa, bet paija, tā bija sliktā, pareizi, viņa kaut ko gribēja, visu dabūja, kas viņa tur bija, ancis vai kas tur bija, ja. Lūk, un mums jau pilnīgi tā kā iepotē, ka par sevi pastāvēt nedrīkst. Un mēs mēģinām kopēt šos te kaut kādus brīnišķīgās idejas un patiecībā šaujam paši sev kājā, jo tu nevari būt attiecībās laimīgs, ja tu neesi laimīga pati ar sevi. Tu nevari neko ienest arī laimīgās attiecībās. Un tas sanāk tāda, arī domāšana bišķiņ par sevi, bet, tas ir tāds strukturēti un neizplūstoši, varbūt, tā kā es varbūt tagad netik strukturēti runāju. Tā, labi, jautājums nākamais. Par kuru cilvēku tu domā visbiežāk? Ko viņš jūt? Ko viņš domā? Ko viņš darīs? Vai ir tāds cilvēks, par kuru tu bieži tā domā? Vai viņam tā būs labi, vai viņam tā patiks, vai šis ir pareizais mirklis kaut ko pateikt, ne, man vajag piemeklēt citu mirkli kaut kādu, ja, un tāda kā bišķiņ tāda staigāšana kā pa olas čaumalām, ja, varbūt tevi uzrunā, varbūt, ka tev ir kāds tāds. Tā, telefonā nākamie jautājumi. Ok, vēl 2 jautājumi. Varbūt, kad ir kāda situācija tavā dzīvē, kas atkārtojas atkal un atkal, tikai mainās cilvēki. Kā piemēram, es nerunāju tikai par attiecībām privātajām, ja? Tas var būt arī tā, ka tu nomaini darba vietu. Ja? Darba vietā kaut kas notiek, ja? Piemēram, klasika, kaut kādi varmākas kolēģi. Es bieži to dzirdu, ja? Vai kaut kāda toksiskas attiecības, vai tu esi tur izstumtais, vai tev pa daudz dod, starp citu, tēma, kas atkal savijās ar robežām un aizsarga mehānismiem un ar Latvijas folkloru un idejām par to, kas ir laba meitene un kad gribam būt labas meitenes un zēni, ka tev dod pa daudz darbus, piemēram, ja? Tev dod, un atkal tas ir par robežu.
dod tev pa daudz darbus, tu gribi būt labā meitene, un beigu galā ir izdegšana. Un tu domā, man šitas darbs nedara. Es iešu citur. Mani šeit nenovērtē, piemēram. Aizēju uz citu darbu vietu, un atkal tā izdegšana agrāk vai vēlāk piezogās. Ja? Un tad beigās jau trešais darbs var būt, un tu atkal izdedz, un tad ir tas moments, kad tu sāc domāt, pagaidi. Nu, iespējams, ka tas tomēr ir kaut kas manī, ko es nesu, ko es daru, ne jau tāpēc, ka es esmu slikta vai nepareiza. Es vienkārši kaut kā tā mehāniski uzvedos, atļaujos vai gribu būt tā labā, kas arī ir par vienu no aizsargu mehānismiem, ja? Un pati it kā izveidoju šo savu dzīvi tādu. Ja? Tas ir par to, tas nav par to, ka mēs esam slikti, tas ir par tādu saprašanu, tiešām es tā dažreiz daru. Ja? Tā, nu un noslēdzošais jautājums. Kas notiek ar tevi attiecībās? Kļūsti klusāka, ērtāka, stiprāka vai pazūdi? Kas notiek ar tevi attiecībās? Kāda tu esi, kāds tu esi attiecībās? Pielāgojies, pakļaujies, ir svarīgi būt ērtam, ērtai. Ja? Varbūt jau tagad kaut kas no tā tevī atsaucās. Nu tad, ja atsaucās, tad tas arī būs par vienu no tām lietām, ja, par kurām mēs runāsim par aizsargu mehānismiem. Nu tā. Un te, mīļā Eva, es esmu ierakstījusi sev pauzi. Nu tā. Labi, pieņemam tavu pauzi, jo godīgi sakot, tie jautājumi ir ļoti, es varētu par šiem jautājumiem tev uzdot jautājumus ļoti daudz jau šobrīd. Jo it kā tad, kad tu tā neuzdod sev pats šādus jautājumus, tu to nepamani. Kad tu esi ērts, kad tu atļaujies sev krāmēt virsū, ja, tu to nepamani īstenībā. Un šī ir ļoti laba praksa, mīļie. Es jums no sirds iesaku tiešām arī ierakstā pēc tam vēlreiz noklausīties un padomāt par to. Nu, tā kā ļoti man jau aizgāja. Man aizgāja ļoti līdz. Bet tad iestājās, zini, kas ir interesanti. Tad iestājās tāds bišķiņa, tu saproti, ka tas ir stāsts par tevi. Un, tā kā man uzreiz šī brīdī iestājās tāds apjukums, kad es esmu, ka man ir kaut kas jādara savādāk, bet es līdz šim esmu darījusi ķipa kaut ko nepareizi, bet tu saki, ka, teorētiski nē, tā ir vienkārši kaut kāda mana aizsarga reakcija, ja? Es varu pateikt? Jā. Ja man tas ir pierakstīts, es laikam nepateicu. Kas tas ir aizsarga mehānisms? Tā ir kolosāla lieta, kas kādreiz mums baigi noderēja. Tas bija mūsu uzvaras mehānisms, tāpēc teicu, bērni ir kreatīvi, viņi izdomā, kā izdzīvot. Tas bija uzvaras mehānisms. To aizsarga mehānismu vajag mainīt tad, kad tu esi jau izaugusi, tavu dzīvi ir izmainījusies, un tev viņš sāk traucēt. Tas nav par to, ka tas ir nepareizi, tas ir superīgi. Bet tagad jau zinu, ka tā kurpe sāk spiest, vajag nopirkt citu izmēru. Jā, un tā sajūta ir tāda, ka tas viss ir atkal sakritis tādā sajūta līmenī, jo tu tā kā atskārt, tas ir par mani, tas ir par mani, tas ir par mani, un tu saproti, ka tev atkal izveidojas tāda milzīga liela kaudze, kā pifam ar kartupeļu mizās, un tev ar to visu jātiek galā ir, jā, un man liekas, ka tas, man jāsaka tā, man jāiet pie tevis mācīties, ja jāiet uz kursu. Bet es ceru, ka tu būsi, jo kādam ir jābūt, jāsaslēdz. Jo man tiešām saproti, un kaut kā tas ir tā, ka tieši šobrīd, tā kā šī momentā, šī laika posmā, visas šīs lietas ļoti sāktulizējās, vai mēs sākam redzēt vairāk paši, tad, kad mēs pievēršam uzmanību sev, mēs ieraugam vairāk šīs lietas, kuras mums tā kā ir visādi pa dzīvi mūs varbūt bloķējušas, bet mēs neesam tam pievērsuši uzmanību. It sevišķi, man liekas, tie cilvēki, kam ir tendence būt glābējiem. Ja? Wow, tādu ir ļoti daudz. Ja, jo tas ir arī viens no tiem aizsargu mehānismiem, kad mēs gribam būt labi. Un par to mēs arī.
es glābšu, un tajā glābšanā, kas ir tā lieta? Pazaudēs sevi. Un, kad tu pazaudē sev, tu visu laiku dod, un beigās ir izdegšana, piekusums, depresija, arī trauksme var būt, vai ne? Nu jā, un tas ir arī viens no tiem aizsargu mehānismiem. Man liekas, ka ir baigi forši, paldies par to, ko tu saki, jo tā vērtība tam kursam arī ir, zini, kas tā telpa, kuru tu esi radījusi, ja, man ieaicinājusi klāt, kad šī ir tā stunda, pusotra, kad apstāties, cienīt sevi, sajust sevi, vienkārši veltīt laiku sev. Ja, kad ir atbilstoša vide tev, un tā ir milzīga vērtība. Jā, ļoti, ļoti man tas viss sakustināja. Es tā klausījos, un tad tu tos jautājumus uzdevu, un man izgāja cauri pilnīgi tā. Kad rekur ir, lai ieraudzītu, jo nevaram mēs vairāk turpināt dzīvot tādā kaut kādā ar aizmālētām acīm, ka viss ir labi, jā, jo man liekas šobrīd laiks, pats enerģijas mums vienkārši vairs neļauj tā dzīvot. Mums ir jāierauga tā patiesība un jātiek ar tām visām lietām galā ir citādāk nekādīgi. Un man liekas, ka ir vēl forši, ko es gribu teikt, ka mēs, teiksim, bieži vien iešaujam paši sev kājā, kaut vai arī pret saviem bērniem attiecībās. Ja? Tam nav jābūt kaut kādam sliktajam, ļaunajam, tur kaimiņam vai darba kolēģim. Visas šīs attiecības notiek mūsu ģimenē. Un nevis tāpēc, ka kāds ir slikts, ja? Bet iedomājies, viens ir iemācījies aizsargu mehānismus kaut kādus, ja? Otrs ir iemācījies, ja, kaut vai tas bērns bija maziņš, viņš izauga, viņš arī kaut ko izpilda. Un tev ar to ir jātiek galā tavā dzīvē. Un otru lietu man laikam vajadzēja pierakstīt, ko es gribēju teikt. Es atcerēšos. Labi, es tev iedošu pauzīti. Tu taču gribēji pauzīti. Jā. Labi, kamēr Anna paņem pauzīti. Tikmēr es jums gribu pastāstīt tādu liņās, es mazliet samanedžēšu tos ekrānus, tātad es ceru, ka jūs mani redzat, un es ceru, ka jums par šo mazo laiku, tātad paldies tev, Anna, par tiešām ļoti, man ļoti aizgāja, ir par ko. Un es ceru arī, ka jums ir daudz skaidrāk un saprotamāk par ko ir šis kurs. Un bieži vien ir tā, ka mēs tagad daudz ko uzzināsim šovakar, sapratīsim, mums ir tagad šie 5 jautājumi, ar kuriem mēs varam strādāt, bet ko tad darīt tālāk? Un tieši tāpēc mēs esam padomājuši par to, lai jums būtu iespēja to visu turpināt un iet dziļāk tajā visā. Līdz ar to mēs februāra mēnesī, kad ir mīlestības mēnesis, un parasti mums tas ir 14. februāris, tātad simbolisks datums, un mēs pie tā skaitļa 14 vidū šo mēnesi arī dzīvosimies. Ne tikai šovakar, bet arī citas vakaras. Tā kā sekojiet līdzi, un tas, ko es jums gribu teikt, tad visiem tiem, kas jūs esat uz šo te ievadnodarbību pieteikušies, jums būs iespēja šo kursu iegādāties ar 14% atlaidi 48 stundu laikā. Un mūsu jaunajā mājaslapā to izdarīt ir ļoti viegli tad, ja jūs zinat atlaižu kodu. Un šim kursam acis, kas mirdz, atlaižu kods būs mirdz. Bet jums nav tagad nekas jāatcerās un jāiespringst, kamēr Anna turpinās tālāk stāstīt, es ielikšu čatiņā informāciju, un rīt no rīta e-pastā jums visiem aizies arī vēstule gan ar šo te atlaižu kodu, gan arī par to, kāda ir iespēja pieteikties. Un kā jau jūs sapratāt, tad 11. datumā atverās kurs, kurā būs pirmajā nedēļā būs jums pieejamas 2 video nodarbības un tiešsaites nodarbības, kas būs 4 pēc tam, sāksies no 18. februāra. Tā. Tas, laikam, bija tas, ko es gribēju pauzītē jums pateikt, un ja jums vēl ir
vajadzīgs saprast, vai tiešām tas ir tas, ko jūs gribat turpināt un kur jūs gribat piedalīties un būt. Jums, protams, ir laiks, jums nav jāsatraucās tagad. Es tikai mēģināju iedot pauzi Annai un pa to starpu mazlietiņa pastāstīt jums par iespējām. Tā kā gaidat rīt no rīta vēstuli, bet tā 48 stundas, ļoti skaists kodiņš, mirdz ar lieliem burtiem. Nu tā, es ceru, ka es gribu turpinājumu, jo mani tiešām ir Anna intriģējusi. Jo īstenībā jau, es domāju, mēs katrs meklējam šos te ceļus, kā tikt skaidrībā ar sevi un kā piekļūt tuvāk sev. Un man liekas, ka šis ir ļoti, ļoti vērtīgs pasākums, notikums, kas mums ir nobriedis. Tā kā es dodu vārdu atkal tev, Anna, lūdzu. Jā, paldies, Eva, paldies. Es priecājos, kad uzrunāju un trāpīju tie jautājumi, jo vienalga, cik mēs esam gudri, advancēti, sarot, mēs tāpat skrējienā vienkārši aizmirstam kaut ko, iekritam kaut kādā grāvī, vai ne? Un tad, ko tad tagad darīt, ja? Nevajag satraukties, tāpēc tas kurs ir tāds, manuprāt, ļoti koncentrēts, iziesim cauri visam solīti pa solīti, tāpēc ir arī forši tās pauzes starp mūsu satikšanās reizēm, ja, ka tev ir laiks to apdomāt, tev ir laiks pavērot, kad noteikti pēc katras lekcijas tad uzliksim kaut kādu uzsvaru uz to, kam pievērst varbūt nākamajās dienās vairāk uzmanību, par ko padomāt. Un mierīgu garu iziesim cauri, jo arī aizsargu mehānismi ir tādi, ka mēs ar viņiem sastopamies ar visiem, bet tad iespējams varēs katrs pamanīt sev raksturīgāko, ko es daru, kāpēc es tā daru. Un šeit ir atkal tā foršā tēma, kas ienāk iekšā par robežām. Un robeža redzi kā, jau laimes formulā bija robeža. Attiecībās vienmēr ir robeža, un jebkurā terapijā agrāk vai vēlāk tiek runāts par robežām. Par tavām robežām, kur tu sācies, kur sākas otrs, ja, kur tu ļauj pārkāpt otram robežas, kur tu nosargā šīs te robežas. Tā ir diezgan tāda bailīga tēma, jo kaut kur varbūt liekas, ka robeža ir par to, ka kaut kas beidzās. Kaut kāda robeža starp mani un otru, bet šajā ziņā tas ir par tādu noteiktību, par veselām robežām. Ja? Un to ir ļoti svarīgi vispār par šo tēmu runāt, sajust sevi, kur tad es sākos, kur es beidzos. Bieži vien tieši izdegšana ir vainīga šo te savu vajadzību neievērošanai un visiem citiem došanai. Tu izdod sevi priekš citiem, nezinot savas robežas. Tev nav vairs tas jādara, tev nav tik daudz spēka. Ja? Un te ir atkal kārtējs aizsargu mehānismu, patiesībā vairāku tāds muģeklis. Ja? Un robežas bieži vien saistās ar bailēm pateikt nē. Bet tas arī ir par robežām. Un tad ir tā, ka liekas, ka tu pateiksi nē, no tevis novērsīsies. Es pati tur biju. Izrādās. Es dzīvoju, es nemaz nezināju. Saprotu, un tas ir arī ar to līdzatkarību saistīts. Ja? Kad vienmēr, un arī par ideju, ka tev ir jābūt labai meitenei. Ja? Lūk, un tad es secināju, ka es nemāku pateikt nē, jo no manis tad novērsīsies, bet es gribēju būt laba. Un izrādās, ka tad, kad tu pasaki nē, nevis novēršās, bet vēl vairāk pie tevis piekļaujās. Jo tu saproti, ka tu tā kā izstaro tādu savu spēku un tu kļūsti interesants. Bet patiesībā cilvēks, kurš ir bez šīm te robežām, ja, kurš ļauj nākt, pārkāpt tās robežas un tik un tā grib būt vienmēr labs, mēs paši sev nodaram pāri. Vai ne? Un tas ir par tādām veselīgām robežām, kurās ietilpst mīlestība pret sevi, jo mēs vienosimies par tādiem noteikumiem, kas ir vienmēr visās nodarbībās. Tā ir konfidencialitāte, tad, kad mēs tiksimies mūsu grupā. Ko tas nozīmē? Kad viss tas, kas notiek Lasvegasā, tur arī paliek. Ja? Tātad mūsu tādā mazajā kompānijā. Lūk,
vienosimies par to, par mīlestību, ka tu mīli sevi šajā nodarbībā. Un viss, ko tu sajūti, ko tu apzinies, ir ok, jo ar tevi ir ok. Šodien mēs esam katrs tur, kur mēs esam, jo mēs izdarījām vislabākās izvēles, kāds mums bija iespējams. Un tas ir ok. Un ir laiks padomāt par kaut ko citu, sajust sevi un vienosimies par cieņu. Tātad konfidencialitāte, mīlēt sevi, cienīt sevi un, protams, arī pārējos dalībniekus. Ja? Nu tāds būs mūsu vienošanās. Lūk, jo ļoti svarīgi ir pazīt sevi, just sevi, mīlēt sevi, cienīt sevi. Ja? Jo arī strādājot ikdienā, es jau minēju, man diezgan daudz sanāk strādāt ar cilvēkiem, kuri ir izdeguši, tie pārsvarā mani klienti izdegšana, depresija, trauksme. Ja? Un šeit katrā no šīm lietām cilvēks nav ievērojis savu robežu un ir kaut kur aizrāvies ar kaut kādu vienu no aizsargu mehānismiem. Ja? Un beigās ir tā, ka nepietiek vairs resursu sev. Ja? Nu tā. Un tā skaitā par aizsargu mehānismiem tās ir kaut kādas muļķīgas idejas, kā es jau iepriekš minēju, es būšu labā meitene, es visu varu, es visu pate, nu un tā tālāk. Un viss tas, ko tā zemapziņa vēl nes, par ko ir pirmā ievada lekcija acis, kas mirdz. Mēs jau pat nezinām, ko mēs tur kādas idejas nesam. Pareizi? Un tas viss ir nokupēts un saudies iekšā, un tad mums būs tā telpa, kur par to padomāt, sajust un parunāt. Nu tā. Tātad kurs acis, kas mirdz, ir paredzēts strukturēts psihoterapeitisks kurs. Ja? Tur būs teorija, uzdevumi, dzīvi piemēri. Ja? Un droša, pieņemoša vide un apzināšanās. Saprotot, ka viss, kas notiek, viss, ko es saprotu, apzinos, ir ok. Jo es varu kaut ko mainīt tad, kad es vispār saprotu. Tas moments, wow, patiešām. Piemēram, kaut kādas attiecības, kur tu sajūti, bet es tiešām pēc šīs satikšanās vai es jūtos iztukšot, nogurusi. Pat, ja tas ir super mīļš cilvēks, ja. Un tu saproti, ka es īstenībā dodu visu laiku, bet saņemu, ne šitik, bet šitik maz, ja? Un kāpēc es to daru? Un vai tas ir ok? Ja? Un tas, tā kā var palīdzēt gan izanalizēt, gan sabalansēt, un šeit ārkārtīgi palīdz laimes formula. Ja? Tiešām es tā stāstu, man tā liekas tāds labi sadomāts kurs, ja? Bet kas tad nav šis kurs? Ja? Tā nav ātra motivācija. Ja? Ļoti daudz ir piedāvājumi. Ātri sasniedzam mērķi. 3 dienās tev viss būs. Tā nebūs. Mēs lēnu garu, ļaujot sev sajust, izejot šim kursam cauri, godīgi ieauklējot šīs te lietas, caur jušanu, izprašanu, apzināšanos, pieņemšanu, tā iziesim cauri. Ja? Kurs nav salabošana, es tevi salabošu, jo patiesībā pats, ja, tāpēc tas ir praktiski. To kūku katrs pats uzcepj. Ja? Ir vienkārši tas instruments, un tas ir ļoti praktisks. Ja? Un tā nav individuāla terapija. Tā kā bišķiņ sanāk, bet bišķiņ tomēr nē. Ja? Tā. Bet ir mums paredzēts tāda personīga satikšanās, personīga sajušana, tā skaitā arī uzdodot šos te jautājumus, ja? Jo tas ir svarīgi. Tad, kad ne tikai tu noklausies, bet tu apēd un vēl tā kā pagremo ar to esi kopā, tam ir ļoti svarīga nozīme. Jo to, ko mēs bieži vien tikai sadzirdam, izlaižam, tas viss tā aiziet. Bet tieši tai komunikācijai ir ļoti svarīga nozīme. To es ieteiktu arī izmantot šo iespēju. Vienkārši izmantot, jo citur nebūs. Mēs runājam par citām lietām, bet šeit ir iespēja parunāties
vismaz ar mani. Ja? Tātad, kā mēs strādāsim? Ar izpratni, analīzi, sapratni, sajušanu, nevis vainu kaut kādu meklēšanu vai kaut kas, bet ar tādu pieņemšanu skaistu, ja? Tātad, un arī robežas ar pieņemšanu. Un attiecību skatīšanās no tādas kā mākslas un mācības pozīcijas, nevis kā kaut kāds sots. Ja? Tātad pamats skaidra bilde, dzidra un caurredzama pieeja. Tāda ir mana doma. Ja? Un bieži vien arī cilvēki tā, zin kā rietumu cilvēks ir tāds domātājs. Mums vajag visu arī ar domām saprast. Un te būs tā iespēja saprast. Ne tikai izjust, bet konkrēti saprast. Tā kā, ja tu jūti, ka šis uzrunā tevi, jā, tad priecāšos tevi redzēt. Un man liekas, ka, ja tevi uzrunā, var arī, godīgi es tā domāju, pačukstēt kādai draudzenei vai draugam, kurš arī īsti lāgā nejūtās vai darba vidē, vai attiecībās mājās, vai ģimenes attiecībās. Ja, tas nav obligāti, tur var būt arī jaunieši. Jo šīs lietas dara visiem un visai dzīvei. Nekas uz šīs pasaules nemainīsies, ka šīs lietas vairs nestrādās. Tas ir elementāri par cilvēku, par to, kā mēs dzīvojam, kā to atpazīt un kā uzlabot. Tā. Tās bija manas pēdējās lapiņas uzrakstītas. Paldies tev, un man patikās ļoti par to, ka tu uzsvēri to, ka tas nebūs ātrs 3 dienas skrējiens cauri visam, un ka te nevienu nelabos un nesalabos. Tas, man liekas, ir jāsaprot šobrīd vispār tajā milzīgajā informācijas laukā. Mums ir tik daudz piedāvājumu, kad es arī reizēm uzķeros uz to, ka kaut kas būs ļoti ātri, un tad pēc kāda brītiņa es apsēžos un domāju, tu taču to visu jau zini, tev ir pieredze, ka tas nav ātri, kas pēkšņi ir mainījies, ja, pasaulē, ka pēkšņi tas ir kļuvis ātri 3 dienu laikā, ja tev tur nezinu, ne no kā uztais kaut ko, ja, un cilvēki joprojām pēc tās brīnuma tabletes tiecās. Un tas ir jāsaprot. Man liekas, šobrīd jebkuras mācības, kas ir tādas pamatīgas un pamatotas, tur apakšā ir tā sapratne par to, ka viss ir no manis atkarīgs. Ka nebūs nekādas brīnuma tabletes, kas atnāks un mani salabos, vai es rīt pamodīšos cita. Ja tu neieliksi sevi un savu vēlmi sakārtot sevi. Jā, kamēr tu runā, es domāju, ka šis kurs tajā pašā laikā ir diezgan intensīvs patiesībā. Jo cik mums sanāk mēnesis rastīt, ja? Jā. Tā, ja? Un ir tas laiks arī pa starpu asimilēt, pārdomāt, vai ne? Un jāsaka, ka tā steiga, tad tas būtu arī vēl tāds 4., ko es parasti saku, noteikums, tātad konfidencialitāte, mīlēt sevi, cienīt sevi un nesteiga. Primti, lēnām, jo ļoti daudz šobrīd ir cilvēki izdeguši dēļ šī skrējiena, pēc kaut kā es skrienu, un kas ir bīstam tajā skriešanā, ka tu vienkārši nejūti sevi. Un tu vairs jau nezini, kur ir tā tava robeža vispār, kur ir tā tava sajūta. Un atkal bez sevis jušanas jau pilnīgi nekas nevar jēdzīgs sanākt. Ja, jo, kā tu saki, mēs dzīvojam tik pilnā informatīvā telpā, ka beigās tajā nav vietas mums pašiem. Tad šitā būs tā telpa, kur būt tev, ja, kur sajust sevi, droši, padomāt, ja, pāanalizēt līdz nākamajai reizītei tā mierīgi. Tā. Un tad redzēsim, kā mums arī ies. Varbūt, kad būs kaut kāds, ja sabirs jautājumi tādi, kad es domāju, mēs izējam kaut kādu to tēmu, un nākamajā reizē ir kaut kāds 15 minūtes tā kā, vai ne, atgriezeniskā saikne, vai ir jau iesūtīti jautājumi, es varu atbildēt. Kaut kā tā. Jā. Jā. Tiešām paldies tev liels, un es domāju, ka ir ļoti par
par ko aizdomāties. Man godīgi ir grūti runāt, tāpēc, ka man tie jautājumi tik ļoti dziļi aizskāra, ka man iekšā tagad viss vārās. Un pilnīgi ir tā, ka es ieraudzīju ļoti daudz ko, nu, tā kā no savas dzīves un savas attieksmes pret to, pret sevi jau pirmām kārtām, ja? Kad man būs ko domāt un darīt un līdz pat mūsu tikšanās nākošajai reizei. Tā kā paldies tev liels! Man ir man tiešām saviņo tas, ko tu saki, jā, bet es gribu arī teikt, ka es zinu savas aizsargu mehānismus. Es viņus vienkārši apzinos. Un ir tā, ka es atkal to daru, bet, ko var darīt, ja? Bet es apzinos, un tas jau arī ir ok. Un kad es, nešaustu sevi, kad, man tā ir, Ja? Un ir kaut kas, ko es esmu mainījusi, protams, un tā ir mana uzvara. Bet, protams, kad ir dzīve visu laiku iet priekš, un lai vienalga, es teicu, cik mēs būtu gudri un perfekti, un viss kaut kur ir, saprot, tas laiks sev ir tik vērtīgs. Es personīgi pati ļoti apskaužu savus klientus, jo saku, jums ir laiks sēdēt un būt ar sevi. Tā kā es esmu arī ļoti priecīga par savām grupām, kur es piedalos, vai supervīzijas grupas, vai kur ir tas laiks sev vienkārši būt, vai ne? Tā kā es ļoti priecājos, ka tevi uzrunāju, un es ceru, ka arī citām meitenēm un sievietēm un vīriešiem uzrunāju kāds no šiem jautājumiem, un tā lēnu garu brauksim tam visam cauri. Un es ticu, ka būs labāk, vēl labāk. Jā, un man ir šobrīd vispār viss ļoti tāds, ne tā kā sāsināts, bet man liekas, ka šobrīd nāk visi īstajā laikā un vietā. Kaut kā tā pilnīgi izteikti nāk visi īstajā laikā un vietā, ka šis ir tas mirklis, kad vai fiksi, nevis tā kā fiksi, bet vai kur ir viss, neatliec vairāk, ņem un dari tagad, tiec ar to kārtībā tagad un neatliec vēlāk to visu, jo dzīve iet lieliem soļiem uz priekšu. Jā, tas gan. Tā kaut kā labi, paldies tev, un es vēlreiz, mīļie, tātad atgādināšu, ka šīs mūsu brīnišķīgās tikšanās ierakstu jūs varat jau rīt no rīta noskatīties mūsu mājaslapā, tātad platformā te vidū. Sadaļā Gaismas biblioteka, tur ir arī visi citi bezmaksas nodarbību ieraksti, un kā jau es teicu, tad turmāko 48 stundu laikā mēs jums piedāvājam izmantot šo mūsu mīlestības mēneša maģisko skaitli 14, un tuvāko 48 stundu laikā šo kursu jūs varat iegādāties ar 14% atlaidi. Un jā, kas vēl man ļoti patīk, un varbūt vēlreiz izstāstīšu to, ka tātad kurs sākās 11. februārī, kur ir šīs te pirmā nedēļa ir 2 video nodarbības, kuras jūs noskatāties, un tiešsaistes nodarbības sāks 18. Tātad tas arī man patīk, ka cilvēks var lēnā garā noskaņoties tam un izējot šos te divas šīs te nodarbības, kas ir video nodarbības, jau saprast, kurā virzienā un kā mēs darbosimies. Tā kā mīļi gaidīti, un paldies tev, un varbūt tevi nobeigumā tu gribi mums vēl kaut kādu ķirsīti uz tortītes. Jā, es gribētu kādu ķirsīt uz tortītes. Kā es teicu sākumā, man šķiet, ka šis ir ļoti praktisks, ja? Ļoti faktisks, praktisks ar piemēriem un dzīves kurs. Ja, kad tu saki, ar šo jautājumu jau vien mēs trāpam, un tur ir tā labākā lieta, ka te ir izveidota telpa un vieta, kur mēs varam tikties un veltīt sev laiku. Un, mīļais, tiešām ikdienā redzu ļoti, ļoti daudz cilvēks, kas tieši dēļ šīs te steigas nav bijusi iespēja apstāties un vienkārši padomāt par sevi, par šiem te aizsargu mehānismiem, par savu laimi vispārībā. Ja? Jo mēs jau visi gribam būt laimīgi. Reiz. Un par tām robežām, kas arī ir laimes formulā. Man liekas, ka kopā tas ceļojums var būt vērtīgs. Un galvenais, kad uz visu mūžu nebūs tā, ka paiet 5 vai 10 gadi, šitas nestrādā.
mūžīgi ir strādājis, strādā un strādās. Tas ir, angliski teiktu, forever, latviski uz mūžīgiem laikiem. Nu tā. Nu, ceram, ka sanāks tas ķirsīts, ja. Nu tā, un tiešām es gribu teikt, kad ja tu zini savu kādu draudzeni vai draugu, kurš arī skrien vāveres ritenī un nesaprot, kas te notiek, ja, tad tu vari noteikti padalīties un aicināt, jo mēs startējam drīz un, nu tā, jo vairāk laimīgi cilvēki, jo viss foršāk. Un galvenais, kas ir tad, kad mēs esam, tas bija tas, ko es gribēju teikt, tad, kad vismaz viens ir apzinātāks attiecībās vai ģimenē vai kolektīvā, tad tev ir iespēja to ienest savā vidē, un tā vide jau apkārt kļūst veselīgāka. Tas, man liekas, ļoti svarīgi. Sākam ar sevi, un pēc tam mēs atpazīstam, ko citi dara, nu vienalga, vai tavs vīrs vai sieva, un arī viņi kļūst jau, nu, apzinātāki, ja? Kapeiku laimīgāki. Nu tā. Ja? Labi, paldies un uz satikšanos. Gaidīšu.